izpildīsies. Te nebija. Kuršos nebija. Sākam epizodu. Mēs ar Ansu Grišānu. Yes. Kas skaties? Baltijas čempions? Airēšanā? Baltijas, jā. Tur sudrabā ir tāds atšķieri. Tur 5 airi jau sakrāt pēc kārtas. 5 airi jau? 5-kārtais? Strīgs, 5-kārtais, jā. Karač dullākais savā klasē Latvijas airētājs? Pieaugušiem, jā. Bet ne šāds te airētājs. Šitāds airētājs, nē. Arbūzes nenēsāt. Arbūzes, ne. Bet kaut gan diezgan mugurēli ir tāda, ka varētu. Karoč, kas notiek tā? Atvainojies pa izteicienu. Mēs esam pie Kuršiem. Gribējām nopirkt... Man te ir mašīna. Patur bišķi kameru. Mašīna jāatver. Tur ir savu sistēmu. Jā. Gribējām nopirkt katliņu, jo mēs forši parunāsim. Ans ir atkarīgais no kafijas. Paņemsim, parādīsim, kā var dabā uztaisīt foršu kafiju. Braucam Ragos, iziesim Ragos, varbūt atradīsim. Tu esi kādu svaigo atradis vispār? Nē, es biju svaigo nē vispār. Bet vispār vienu atradi? Nē, nu tur... To Jūras atradi, jā. Kopistiski atradāt. Cerams, ka mēs šodien atradīsim kādu radziņu. Nekas tur nav akmenī kalts, jā. Mēs braucam uz Mājai dārzam. Mājai dārzam pamēģināsim. Varbūt tur mums vajag mazo katliņa, ko uzvārīt ūdeni priekš kafijas. Un vēl mums vajag gāzi. Jā, patīkamo liederīgu apvienosim. Baigi forši būs. Skaties. Obligāti atceries, ka laiks jāieliek un skaties šito epizodu. Vot šī nu vienreiz būs epizode, šī mums labi nēs. Jā. Mēmākā epizode. Čel, ir. Mājai dārzam dabūjām mazo katliņu un izdomājām, nenesīsim nekādu krāsniņu līdz gāzes, vai ne? Tur, nē, priekš kam šikot, vajag tā kā dabiski vajag, ja mēs Tieši tā. Laižam, ir bišķi mums ievilkās 10 jau ir, 10 no rīta jau ir, bet laižam uz mežu pēc ragiem, vai ne? Pēc uzvarām. Pēc uzvarām. Tu jau esi pieredzis diezgan uzvarētājs, jā? Zint, nu... Uz tevīm attiecināms... Jāsaka tā, jā. Uz tevīm tas ir attiecināms, tikai uzvaras. Jā, tas gan. Sportā noteikti. Labais. Kad jums sākās sezona? Principā, tad, kad atkūst ledus, tas ir tagad. Es domāju, mums tur uz mums tādi noteikumi, tā kā uz makšķerniekiem, medniekiem baigi nav. Mums ir vienīgais ir ledus, principā, kas Pagad, tev nav jāreģistrē tā laiva? Tu drīkst ar viņu airēt? Var airēt, jā. Tur jāreģistrē, viņi ir pēc tam tikai sacensībās. Viņi nosver, viņi iziet tā, principā Rīgā tu var ņemt un airēt, tev nevajag viņu kaut kādu reģistrācijas papīrs. Nē, numurs nevajag papīrs. Nevajag, jā? Apskat nav jāiet, bet es dzirdēju no Rīgas airētājiem, kas trenējās, ka tur ir viens tas kanāls. Es nepateikšu tur precīzi, kurā, bet tur, kur kuģi, tur nevar airēt, tur pašvaldībnieki brauc klāt un, tīri drošības apsvērumu dēļ. Tīri, zin, ka tu tur Tallings iet garām, tu tur ar savu mazu. Tad ziemā jums ir fizuha? Ziemā fizuha, jā, un nometnes, jā. Uz Turciju brauc, tā kā arī savā ziņā var forši aizbraukt uz Antāliju, jā, bet tur jau, protams, sports 3 nedēļas, piemēram, parasti tas režīms un tas laiks ir 3 nedēļas vidēji, tad atbrauc mājās, tad brauc uz nākamo, tas cikls tādā formātā. Nu labi. Forši. Nē, forši. Protams, jums jātrenējās arī pa ziemu. Jā, uz to aparātu, jā, kas ir tas... Ir, uz to arī, jā, viņš tā kā airē un... Ir, trosītes ir atvēlāk, bet Ir pat trases, tev priekšā... Trosītes, bet es pat tas redzēju, ka ir pat priekšā ekrāns un tev pat var būt, ka tu pat var ar citu sacensties, jā? Ir arī čempionāti īstenībā, bet, cik viņi ir objektīvi, tas cits jautājums, tā galmas lieta, zin kā, tas tā kā... Un šogad tev būs jauns dizains laivai, vai kā? Tu katru gadu maini to? Nē, šitā ir. Zin, tā kā tev laiva tavējā, tad šitā ir... Cik tev ilgi iet tā laiva, teiksim, cik sezonas tu vari nobraukt ar viņu? 3 noteikti. Tas jau, zin kā, vienīgais, principā, ja jau pret lietām attiecās, ja pret kuru lietu, jo saudzīgāk tu attiecies, viņi ilgāk kalpo, jā? Nē, pagaidi, tu saki 3, tas ir baigi maz. Nē, tur es saku, tas ir tāds, piemēram, apkopi, ko nozīmē apkopi, pulēšana, izpulēt kaut kāds airu švīkas, viņu jau, principā, tagad jāizved uz apkopi, viņu... Tev kaut kāds maina, teiksim, ka tev ir saskrāpēta apakš vai kaut kā tā slīdamība mainās? Jā, labi, to, teiksim tā, tur ir daudz citu aspektu,
domājam, ka pašam jāērē uz vietas, pašam ir jāērē, jā, lai viņi iet uz priekšu, bet, protams, ka katra mazā švīka, tas jau tev tā, vienkārši sasummējās tās nianses, jo... Nē, mums vienkārši, es domāju, ka mēs paprovēt, man te čalis piedāvāja, kad es pabeigšu savu laivu, tagad tulīt. Jā. Viņš piedāvāja keramiku apstrādāt viņu. Ir starpība. Ir tā, kad apstrādā viņu un tad viņi labāk slīd pa ūdeni. Man, piemēram, laivas apakši matēta, forši uz sāni ir tātad spīdīgi, sāni glancēt viņi skaitās, jā. Un tad apakši ir matēta un tur pilnīgi, ka laiva apgriez nost, tu redz, kā tas ūdens smuki virs nost dabīgi. Pat jau apakši principā nav jāslauk, viņi smuki tas ūdens noliko. Pagad, tad matēts vēl vairāk atgrūž, tā kā labāk slīd pa ūdeni kā glancēts, jā? Tur ir sava tehnoloģija, tur ir tāda... Jums tā kā kamaniņu sportā arī ir, tur pareizi kaut kādus uzlaiž virsū. Īstenībā tur ir. Bet tā arī ir, ka uz startu tikai uzlaiž. Teiksim, uz vienu gonku ir tāds, ka tev uz katru gonku uzlaiž kaut kādu virsū. Pirms sacensībām parasti nopulē. Tas ir tāds vēlamais tāds, un atkarībā tas jau arī pēc tam tev mentāli veidot. Man piemēram patīk, ka es pirms sacensībām, pirms braucu, es viņu smuki visu nomazgāju, jo ir kaut kāda, mums ir ūdens diezgan ar daudz, sāļiem, tāpat ūdens pleķīši. Es viņu pilnīgi tīru nomazgāju, ka tev pašam pirmkārt tu redzi, ka viņi ir, ideāli. Tā kā mašīna izbrauc no šitās automazgātavas, jā, tad tev arī, pilnīgi tīru, visu smuka. Nospa spīd un laistās, tu viņi ielies tajā somā, čeholā lielajā, un tev, forši vienkārši ir. Pašam patīkam. Tas jau tev iedod to psiholoģisku, ka tev mašīna, pēc tam tēlēna mašīna, tavs darbarīgs ir tīrs, viss smuks. Katrai lietai savu specifiku, baigi interesanti, redz no malas. Tā tik liekās čaļi iekāpj un airē. Čaļi meitenes taču arī, kā es saku, tikai čaļi, jā. Bet Ansi, viss mums jāsāk skatīties uz laukiem. Mēs jau te braucam uz mūsu ragu vietām, un jūs redzat, ka fonā ir lauki. Jāsāk skatīties. Šad tad izlec pa kādam. Arī dienas vidū kaut kāds raģels var mētāties arī, ka visi, zin kā, skrien no rītiem un apskrien tos laukus, bet visi jau pārsvarā apskrien rapša laukus. Bet ziemājus aizmirst, bet viņi ēd arī ziemājus. Vai ejot uz rapšu lauku nokrīt, piemēram, viņam. Jo vairāk ragus atrodi, jo kādu likumiņu vairāk saprot, viņš var mētāties jebkur. Uzvilksim zābakus. Nē, Ansi. Jū, iesaistīs. Jauns. Tev jau jauni. Pasties, lietotie, pasties, man jau jauni. Tad man spīd zaļie ragi, vecie un tev jaunie. Forši tā. Tūlīt viņas vairs nepadarīsim pa jauniem. Jā. Telefonu. Lai mēs apmēram nojaušam. Telefons, lai mēs nojaušam, uz kurien ejam. Ieslēgsim arī, es paņemšu Garmini ieslēgšu, lai pastīties, cik mēs nostaigājām oficiāli. Tev ir līdzi, jā? Jā, sporta pulkstenis jau vienmēr uz rokas. Viņš jau tur ir tā fīča, ka viņš noder tev gan ikdienā. Mazais kastrolīts mums kafijai. Šīs būs labinieks. Būs labinieks, jā? No pagājušās ragu meklēšanas vēl reku pudeles somā. Šitas tā kā, kas ir manā skolas somā no sērijas, ja? Kas ir manā, tev jau baigi daudz, tev ir ūdens, kas tik tev tur nav, ja? Ūdens, tam mums ir cukuram, kādu reklāmu nerādīsim, gan jau sapratīs, bet cukuriņš Šito es saucu par radaru, jo es viņu nesāju līdzi, jo šitais te man somā nesājot līdzi, tad veicās. Karmai, reku iespējas sēriju. Šodien radaru arī ņemsim. Reku piezošas sajītas, talismans mazais. Piezot mašku. Jā, labs. Tas ir. Jā, GoPro nevar piezūmot, bet tas ir raga galiņš, ja? Jū. Labs. Tas ir mazais talismans. Tev ir galiņš tur kaklā, ja? Galiņš, jā, raga. Labi. Tūdaļ. Ejam iekšā, reku ir meža malu. Pāri te pērno zāli un iekšā. Un te patās man ir bijis tā, kad apstājās šiten abozi mums te bija, čau. Apstājamies un nepārspīlējot. Tā, ka šits mazais krūmiņš tā stāv rulons. Jā. Atģērbjamies lēni gar, sākam iet, vienkārši aiz rulona liels raks mētājās un bozi saka, reku ir, es vienkārši, kas tu nopietni? Zini, kā saka, tas ir nevis pērnā zāle, bet that's cool. That's cool? Saprot, kā grib. Dedzin cool. Dedzin cool. Es neaizlēju sev mūlu, es labāk dedzinu cool. Tu neaizlēji sev mūlu, tu labāk dedzini cool, bet tieši tā, tu piekdienā neaizlēji sev mūlu, tu atbrauc uz mežu un dedzini cool.
Paņemsim kafiju līdzi. Re, kur ir man atbalstītājs Mil Coffee. Un tev ir kaut kāds savādāk kofija. Setapiņš mums te ir, kur viņš ir vienkārši. Šitais čalis jums šodien izstāstīs, kā pa kafiju, jo viņš pat taisa kafijai analīžu aparāts. Te ir kaut kas iekšā. Un reko ātri varam parādīt. Šodien būs Rocket Bean Kolumbija. Rubīna klasa baigi labāk. Tur iekšā. Rubīna klasa, kur tu teici kilogramā, cik maksā? Sanāk 150 eiro, jā, bez atlaidēm. Te viņi bišķiņas iesvēr, lai man svariņi ir, ja mums gadījumā nav, bet svariņi ir maļamais, tā kā viss setapiņš līdz. Čalis, kuram vaļas prieks ir kafija dzēt. Baigi labais. Mēs tur... Tā kā bija tajos olimpiskajos zēnos. Baudīšanā. Tieši tā. Un mēs arī te mežā esam ragos ieradušies nevis mīļie pelnīt naudu, bet pabaudīt būšanu pie dabas. Un procesu. Tu dzirdēji, Diāna? Medību dieviet, Diāna, tu dzirdēji? Cik mēs smuki runājam. Iedod mums šodien kādu radziņu, lai iko nofilmēt, ne? Nu, var jau arī kādu smuku zaru nofilmēt, ja galīgi nebūs. Putniņi ar čīvinu pastāv. Tieši tā. Nu, Ansi, skaties, Ansi, tev kā iesācējiem parādīšu. Kur šito ir nodragājuši viņa ragiem. Un beigās viņš ieliek savu ragā un nolauž to egli, jā? Bet, nu, viņi redzam, te ir nodragāts, tur ir nodragāts. Tātad. Svaigs ar noteikti, ne? Nu, jāskatās, šitais pārāk svaigs neizskatās, bet tas... No šī gada. Nu, jāskatās, jo, zin kā, tu nezini to, vai viņš viņu tagad ir dragājis dēļ tā, lai dabūtu ragu nost, vai viņš ir viņu dragājis rudenī. Vecāks būs šitais, redz tā egli, ko mēs redzam, jā? Tas ir vecāks, tas ir viņš rudenī uz bauri, sev trinis tos ragus, jā? Bet šiten izstāsta, ka viņš ir tikko pienācis, jo tā eglīte no rudens būtu jau nokaltus. Izskatās, ka zēns ir pienācis, gribējis no raga atbrīvoties. Anšel, tūlīt te būs. Stupāji rekur tām eglītēm pa to pusīties pa šitu. Jo es tev speciāli aizsūtu tur, jo te man būs raks. Gan galīgi svaigi nodragāt. Te viņš ir kaut ko gribējis atbrīvoties no raga. Šitai iesim pa eglītēm un skatīsimies. Reku nākamais koks nodragāts. Reku nākamais. Šīs ir tās lietas pēc tām kakām zemē. Viens ir pēc tām kakām zemē, otrs ir pēc šādi te nodragātiem tiem kokiem. Mēs skatāmies un meklējam tās vietas, kur tas zvērs ir šitā te, kur tie zvēri ir šitā nodzīvājuši. Nodragāts rekurākā egli, jā? Un tad mēs meklējam, te viņš ir cīnījies kaut ko, un te starp tām eglītēm viņi arī smuki nāk guļ pērnajā zālē. Sauss viņam te ir dzīvniekam. Forši. Vēl jau ir tā, ka tie ir meža dzīvnieki un viņi nemazgājās. Viņi diezgan smirda pa gabalu. Un viņas var, tā kā zooloģiskā dārzā, tad smirda, ka tuvumā brieži kaut kur. Ja viņi te ir gulējuši pa nakti, tad tāpat tās vēl smirdēs. Mēs tikko gājām, te es Ansim prasīju, vai viņš jūt smaķeli. Viņš teica, vēl nē. Bet. Bobers kurva tur ir bijis. Pastīsimies, kur mēs gar maliņu ejam, jā? Mums jāiet apakaļ būs tajās eglītēs, bet izejam paskatāmies lielais kanāls. Atceramies, ka kanālam briedis baigi nečakarējās, viņš lec pāri. Un lecot pāri, ka tur pustonu smags radījums pārlec pāri. Labi, gluži pustonu nav, bet kad lielais smagais briedis pārlec pāri, tas sitiens ir diezgan iespaidīgs. Un viņam tie ragi parasti krīt nost šitādās vietās, bet te laikam nav. Šita laikam nebūs.
Kas tā ir nograuzta? Pagadī. Pirms iesim prom. Rekur, Ants. Var redzēt, redzi? Noēsts koks. Tā ir mīza. Viņi ēd mīzu. Pastīsimies. Citreiz man ir mātājies pie šī tādiem. Ir kā nodragāts. Noēduši mīzu nost. Jā, ir jāsaprot galvenā atšķirība, ja? Viens ir norīvēti, kad citi saka arī kārkli, ka ir norīvēti. Tie nav norīvēti, tie noēsti. Viņi ēd kārkliem mīzu, priežu mīzu. Tad es esmu ievērojis, ka viņi ēd arī mazos ozoliņus. Ēglis viņi nēd, ēglis viņi izmanto kā birstes ragiem. Bet attiecīgi, zin kā, Ants, ja mēs šitik tālu esam, tu jau vari sportsmenis. Es domāju, te līdz stūrītim varam paiet. Ja nu tajā kanālā tomēr mētājās kaut kas. Laiks šodien ir Dieva dāvana, vai ne? Silts. Īstenībā es biju pa silts pats aģērbos, bet labāk siltāk nekā salts novilkt, ja vienmēr var. Es tev saku, tīrākais uzvarētājs. Tā runā uzvarētāji, Ants. Nu, pasties, viņi jau īstenībā to ragu arī, viņi var pa gabalu redzēt. Lielāks raks, vecīt. Es godīgi sakot, lielā pēda, redzi? Reku ir buļpēda. Un šī ir buļpēda. Šitādi, kad tu pieliec roku gandrīz. Kā tu bija tas vegariņš jāliek iekšā, jā? Jāpamēr dziļums, jā, bet šī bija dziļā pēda. Izskatās, ka viņš ragiem vēl gājas. Nu, šita nebūs. Iesim. Es pat nezinu, kā izskatās, tāpēc. Raks? Nu tā, zemē. Labi, es to Nu tāpat izstās, tikai brūns. Jums bija zaļš, bet... Zemē viņi jāpamana. Ot, iziesim te caur to mežu. Šaurumiņu te cauri. Labinieks. Pat... No? Jāsāc, ka tās atrad. Labāk izmantoja nogākas, ne? Davai paņem, jā. Kur runājot par tiem ragiem, kā tas briedis redz, ka viņš viņus dragā pa tiem kokiem un mēģina tikt vaļā no tā raga, jā. Tas prikols ir tāds, ka viņam esot tā, kad laikam viņi sāk pa bišķim tā kā kustēties. Un viņam principā tā kā cilvēkam zobi sāk, zin kā, niezi sāp, ka viņš krīt ārā, tāpēc viņš sāk ļurkāties viņam, tāpēc tas dzīvnieks viņu paņem un nosit nost to ragu. Te var citreiz izteikti redzēt, ka viens radziņš ir, ja tu pārītim atrod, piemēram, viens radziņš ir smuki tīrs, tas ir nokritis, viņš pa nakti gulējis, piemēram, viņam nokritis. Viņš ne cilvēks, bet taču dzīvnieks no rīta pieceļās. Viņam, protams, ka to galvu uz vienu pusi tas raks liec, un tad viņš iet visur un sit viņu, kur vien var nosist. Un tāpēc viņi baigās ellēs arī lien iekšā citreiz. Viņš ielīdz tādā, kur cilvēks knap var iziet ārā, bet viņš speciāli iet cauri, lai viņam nosit to ragu nost. Nu tāds vismaz, tā mēs tā esam to izskaitļojuši. Varbūt mēs kļūdamies. Tikko no eglītēm atskan, es dzirdu, ka pieceļās kaut kāds, nu ja viņš bija viens pats, visticamāk, ka bullis bija, pieceļās un iet grabēdams prom, un es dzirdu, ej, dirst, no Anša, ej, dirst, viņš pagāt rīzi, tur. Jā, no Anšā, tad mēs esam pareizā vietā. Tur jāiet. Aizrāla. Tur. Tad viņam pa nakti cerams būs nokrituši tie rādi. Ejam pakaļ. Tad jau viss kārtībā, Ansi. Tad vienkārši ejam pakaļ. Kaut kā tajos daros, es domāju, kā aizrāla. Forši. Riktīgi labais.
Re, kā ir. Tajos ragos ejot vispār. Tādam cilvēkam tā kā man, ka man tas ir, nu, teiksim, vaļasprieks. 16. gadu eju. Teic, man uz šito pavilku. Man tā nauda tur par ragiem īsti neinteresē. Un jā, viens radziņš atrasts jau mežā jau liekas uzvar, principā. Ja tev nav jānopelna naudiņa to, zin kā. Bet jā, pāris dienas atpakaļ es atradu 3,8 kg ragu, kas ir man no svaigajiem. Es biju pērno dabūjis kādreiz 4,200, bet tas bija pērnais, viņš pažūva, viņš nebija tik kaut kāds, jā, tas bija toreiz, nu viņš kā izžūst, tā vairs nav tik smags, un tas bija kā zelta trofejs raks, bet šitais, ko es te nesen atradu, nu īsti zeltā nesanāks, bet nu tā roza un tas resnums ir iespaidīgs tam. Man principā es vienu tādu ragu atrodu sezonā, paldies. Man visa sezona ir izdevusies. Ka mēs te ejam. No ceļa nevajag baidīties. Tepat tās ceļš iet. Aiz eglītēm, tepat tās ceļš iet. No ceļa nevajag baidīties. Tas jau nenozīmē, ka tas dzīvnieks tur pat tās ceļmalā, viņam jau tas ceļš neko nenozīmē. Viņš te var būt gulējis aiz eglītēm. Tas tāds fintiņš starp citu. Visi vienmēr aizbrauc un iet iekšā un tad sāk meklēt. Daudz ragi mētājās vienkārši ceļmalā. Nu, bet tas ir, nu, tas tā. Tur tu tāds izmeties jau, Anšel, ko tāds jau? Palika karsts, zin kā. Erogēni izmeties. Erogēni dodamies. Grāvīts meklēt. Hops, grāvīts uz vienu pusi, grāvīts uz otru pusi. Man pazīstamam čalim pat ir šitā bijis, ka viņš brauca mašīnu un uz mētājās raks uz šitā uz ceļu. Un te arī reku varam redzēt. Redzi, reku ir gājuši zvēri. Lielā pēda vēl tiešām. Pāri vēl. Lielā pēda. Te būs Ants, ne? Te mēs plūksim uzvars. That's cool. Vienīgais Ants tev aizmirs pateikt, ka es jau 7 reizes esmu pa tukšo nogājis. Jā. Tas šitā būs 8. Vai grūti mūsu laikos, es saku, tad, kad es sāku tos 11 gadus apakaļ, nevienam viņus nevajadzēja tos ragus, jo viņiem nebija nekāda cena. Un tagad aizgāja tā, ka drausmīgi cilvēki skrien un baigi grūti atrast. Ir vietas, kur ir tā, ka vispār nevar ieiet, kur cilvēks ir, nu, kur brutāli ir tā nostaigāts, ka vairāk cilvēku pēdas nekā zvēru pēdas. Tas nekas. Ragu meklēšana tāda laimes spēle, tāpatās aiz tā viena pampaka viņš guļ. Un viss. Tomu? Tomiņ? Tomiņš man zvana. Tūdaļ, Ansi, es nāku. Tomiņš man zvana, bet Tomiņu nevar dzirdēt. Es nāku. Tomiņu nevar dzirdēt, bet Tomiņš ir... Tomiņu nevar dzirdēt, bet Tomiņš tikko atsūtīja man īziņu, ka viņam ir ielidojis raks. Viņš ir vienā citā mežu, nu, citos mežos arī netālu. Nu, Tomiņu ielidoja viens, jā? Ielidoja? Tu dzirdi tagad, ne? Jā. Nu, maločiks, Tom. Jā, būs laikam otra puses tam. Kuram? Tam, kas tev ūdenī bija? Nē, tam plakatiem. Nopietni? Tā izskatās. Super. Arī tāds pats, jā? Nē, te augšā tāds trīnieks aiziet, bet arī tāds plats. Nu, fantastika. Vecīt. Malacīts. Jā. Mēs Ansīti te pacēlām bulli vienu. Un tad tagad te tā staigājam, bet te arī izskatās pēc tam pēdām, ka te arī viens tikai dzīvo. Es vēl vienu vecu. Vecu arī atradi? Nē, galviņa. Galviņa špīserīt, jā? Jā, nu tā, nopūši. Jā. Es te, nu,
to viņi es te it kā filmē mūsu sarunu un zin kā, varbūt bez tiem, saprati, vai ne? Nu, saprati tu man, vai ne? Nu, kaut kā tā. Tieši tā. Zin kā, neviens jau nav, tāpēc jau mēs uz mežu nākam, lai mēs varētu palamāties vismaz, vai ne? Malacis, Tom, man prieks par tevi. Tu esi malacis. Super. Jā, vai malacis, viņa vēl kaut šilda. Mums ar Anšelu pagaidām 11. Nu, un kur tā bija tev tas radziņš kādā? Tālu no tās otras vietas, kur tu atradi? Pirmā. Es pagājušajā reizē otru. Kaut kā tur varētu būt. Nezinu, jāpamēr, ka es laikam nezinu. Eglītais? Viņi tikai tāds mazs eglītes un bērzi. Jā, klasika. Super, vecīt. Vienkārši super. Labs ir. Davai, Tom, dodam virsū, jā? Davai. Dodam virsū reklāmu. Jau ir izģērbies galīgi. Tā, tur uz priekšu bija medniekiem sāls ar barotavu. Kā jau es esmu teicis, es tādām klāt nēju. Jā, arī tur bija raks. Apsveic mednieku ar to. Tā viņam ir dāvana par to, ka viņš baro un rūpējās par dzīvniekiem. Gan barotavā, gan sālī. Neuzskatu, ka es tur varētu cilvēks nopircis, ienesis, uzlicis sāli speciāli, lai ir dzīvniekiem vitamīni. Neuzskatu, ka es būtu, kas es tāds esmu, ka es tur varētu pieiet un paņemt no viņa barotavas, teiksim, rāgu. Nu, tādā ziņā. Es iesaku arī jums pārējiem tā darīt. Jo, nu jā, nu kā es teicu, tā ir tāda dāvaniņa viņam par ieguldīto darbu. On my wrist, for real. LV on my chick, for real. Waco taking risks, for real. Went through hell to get to this, for real. I'm not puzzle making lists, for real. I stay low and stack my chips, for real. You keep looking for a flip, for real. That's not wealth, that's rich, for real. 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 For real, for real, really real, really real, really real. Rādāns, kas tev tur ir? Saimniecībā nodara, tad mums ir, te es jau bišķi parūpējos, ja mums svariņi, mums ir mīksta zeme, te mēs baigi nenosvērsim, tad šitien te ir 36 grami kafija no Kolumbijas, es viņu iesvēru vienkārši, kur ir paciņi. Paciņi principā uzbūva Rocket Beans mūsu vietējie. Bet kā tu teici, arī tu zini, tu vispār zini, ka militāro kafiju arī ir sakars, viņai ir arī tā, kas man ir tā milk kafija. To mēs tūlīt paskatīsimies, kas uz paciņas ir rakstīts, jo patiesībā, kas ir jādara pērkot kafiju, ir jāizlasa, kas ir uz paciņas. Tā kā mēs uzreiz par informāciju. Milk kafija, ok, tātad 250 grami. Ja mēs skatāmies grauzdēts hand roasted in Latvija, ražotājs King Coffee Service, jā, reku rakstīts. Tātad, ok, es skatos, kas mums te ir Rocket Beans, Rocket Bean Roastery un Sijā King Coffee Service. Tad principā tur, kā saka, teicis ir viens. Principā militārā kafija ir tur pat, tā ir tur teicis 150 eiro kilogramā, militārā bija. Cik ir? Nu, kilogramā tāpatās būs šā vai tā. Nu, kafija jau ir tādas paciņas. Bet tur ir stāsts par to, ka to cenu veido ļoti daudz faktori. Un šī ir ļoti tātad rubīna klases kafija. Rubīns, nu kā? Rubīns, viņiem iedalās ir sudraba kafijas. Zelta klases, jā, un tad ir rubīna. Un rubīna ir ļoti reti, jo viņas ir speciāli, tātad tur ir ļoti specialty kafija, tātad pamatā jau skaitās, tas vairāk ir espresso. Pēc grauzdēļ. Tas iepakojums ir, ka šitai milbī te tie caurumiņi. Jā, caurumiņi ir, jā, cita krāsa, jā, tad šeit ir tāda lente, ko noplēš.
Un man liekas, ka tev ir jau noplēsis, te ir īstenībā parāda Ants, kā te bija jātaisina. Ja višķiņ jau var redzēt, kur te ir tā austiņa šitā te. Un tad austiņa parasti šitien plēš nost, kur pull tab to open. Un tad viņi rauj nost, un tad tev forši te viņš aiztaisās ciet ar šitādu te. Man te ir atklājis. Te atgriezas ar šērēm, jā, bet tad te veidojās forši tas ziplainiņš saucamais. Tu aiztais ciet un arī gaiss netiek klāt. Ar rokām izspied gaisu, un tev viņš vakumā forši un ilgāk stāv, viņi tā kā neatšālējās. Bet tu izmanto to prikolu, kāds ir? Tu izmanto to, ka kafija baigi forši samalta kafiju noņem jeb kādiem kaut kādas leduskapis, kad sasmirdējis vai kas, ka ieliek iekšā, tu zini to? Nu, es biju dzirdējis. Kafiju baigi noņem. Es neko nezinu tā, kas kafiju izbarat uz kaut kur mašīnā vai kaut kas ir izlīs un smird. Jā. Izber viņu vienkārši samaltu kafiju vienkārši uz parastu šķīvīšu un ieliec tur iekšā uz diennakti. Tu iekāps iekšā, viņi būs visu paņēmu uz sevī to smaku. Jāsaka, neesmu aizlaidis neko tā, ka tu viss sasmirdi. Nav gadījies. Turpinām, Braļuk, turpinām ar, kas tev vēl ir vajadzīgs? Jā. Tātad bija tās. Tātad pupiņas, tās ir tās pašas, kas ir šeit. Tad iekšā mums ir tātad svariņi, ko ieslēdzam digitāli, lai dozi var nosvērt parasti. Nu, tagad mums būs grūti nolikt, te nav taisnes, bet tāpēc saka, es esmu sasvērs jau. Un tad tā galvenā, jo vienmēr, lai ir kādu kafiju jūs pirksiet, svaigi malta kafija vienmēr ir foršāk, pirmkārt aromātiskāk, jo viņi jau svaigi malta, jā. Tad tas ir uzreiz tāds, bonusiņš garšai visai un visai vispār kopumā tam experience, jā. Un šitais, tu teici, ir tādas pašas var pasūtīt aļikā, tikai nevar tādas pašas pasūtīt. Mājas lietošanai var, jā, bet kvalitāte mainās un tur tātad, kas to ietekmē, tātad šeit jau ir ļoti advancēts asmens, ļoti ass. Es te biju pirmajā reizē iegriez bišķiņu arī, jau mainot malumu. Un malumu mēs mainam ar rokturīti. Tātad viss viņš tādā ziņā diezgan, es teiktu, kompakts. Uzliekam virsū, te ieberam pupiņas, to pēc tam arī parādījuši. Un tad te ar šitiem klikšķiem var šitā mainīt malumu. Un var arī tad vienkārši ielikt pirkstu un skrūvēt. Attiecīgi skrūvēja vaļā, reku paliek lielāks šķirba, rupjāks malums, skrūvēja cieti, ir mazāks malums. Attiecīgi iekšā ir divi gultņi, kas viņu attiecīgi griež. Tā kā palīdz viņai labāk griezties. Tātad foršākā pieredze, tāds ļoti brīvi griežās. Te ir stikla burciņi, jā, komendantiņš. Šitādi visādi tie aparātiņi arī, tas izspiežamais, man liekas, bija Milk Coffee mājaslapā. Arī jūs tur varat ierakstīt Alex Crazy Fisherman un arī 10% visiem termosiem un viss, kas saistīts ar kafiju, tam būs atlaidīti vispār, starp citu. Man arī patīk tas te koka, viņš tieši, zin kā tāds daba, man vairāk tas dabas patīk, zin kā viņš tāds, Un tas nav vienkārši, tas ir īsts koks patiešām. Jā, viņš ir. Tas nav tā vienkārši. Jā. Un tad runājot par šitas ļoti kompakts aparātiņš ir. Tātad darbības princips sākumā viņš liekas kā krūze vienkārši, Aeropress saucās, ražots Amerikā. Tātad ievietojam viņu te, un tad iekšā mums ir šitādi iekārti, tā ar teikt. Tad šitas ir tāds gumijas uzgalis. Tātad šeit mēs ieberam, izjaukšu parādīšu tās detaļas. Tad es paņēmu bišķiņu vairāk filtriņus vienkārši, ja mums vēl kādā brīdī sagribās. Tātad parasts papīra filtrs, kas mums neļauj biezumiem iekļūt asītē. Mēs viņu ieliekam, tātad šeit ir caurumiņi, ieliekam iekšā, te viņš mums stāv. Tad mēs samalsim kafiju, samaļam kafiju un tad liekam iekšā šito te gumijas štoperi. Un attiecīgi tad te bēram kafiju iekšā, uzlējam ūdeni. Un tad, kad mēs uzlējam ūdeni, pagaidam tur ir bišķiņ tāds, pēc tam izstāstīšu par to procesu. Skrūvējam šito te virsū. Jā. Liekam te virsū un spiežam ārā. Tad tur iekšā, respektīvi krūzē jau tā kafija. Jā. Tur mums iznāk kafija un biezuma paliek te iekšā aiz filtru. Un principā tagad, ja mums nebūtu ar ko samalt un ja mums nav pupiņas, tad mēs ņemam to tā kā Milk Coffee, kad viņi ir samalti, un beram tur iekšā. Jā. Pamatā arī šī kafija ir specialty kafija, un viņa arī ir īpaša ar to, ka viņa ir gaišāk grauzdējums. Un attiecīgi tas grauzdējums, viņam mazāk tā grauzdējuma garša, respektīvi tā tautas valodā sakot, vairāk mazāk dedzināta ir. Un atkal Milk Coffee
jau mēs pēc aromāta jau varam pateikt, ka viņi ir vairāk grauzdēti. Jā, un viņi būs vairāk piemērot tādam standartam, klasiskam, tumšākam espresso. Viņam arī, es domāju, viņi iedod, tā kā saka, atver acis vaļā noteikti. Bet, jā, un viņi būs arī piemērot šim te aparātiem. Tāpat viņi var likt mokas kaniņā. Un, jā, viņi, es domāju, ja es pareizi atceros, Milk Coffee varēja arī pupiņas nopirkt. Var, jā. Bija tāda lieta, jā. Tā kā, jā, ja ir iespēja, kur samalt, tad pērkam pupiņas, ja nē, tad pērkam uzreiz jau samalto. Es domāju, ka mēs varam likt iekšā tagad vārīties ūdeni. Liekam vārīties ūdeni mūsu mazajā katliņā. Jā. Nopirktajā iedošā. Bet jā, pa to ugunskura arī runājot. Sameklējām blakus kanālam, kur ir ļoti slapi vieta. Kur viss šitā zemi pilnīgi tāda, ka žļurks, reku viss slapš, netīrs. Jā, mēs speciāli kaut kā tā. Tagad tā viena no pīčām mēs tikko noņemām nost, bet kafijai tā tad nemaz 100 grādīgu ūdeni, respektīvi vārošu ūdeni nav ok. Liet virsū, jo viņi aplaucē to kafiju un rodās, nevēlams garšas var rasties. Viņi tā kā vēl vairāk paturpina to grauzdēšanu mākslīgi, tā kā, teiksim, neiesaka to uzreiz vārošo. Cik mums jāpagaida? Tagad šitā principā arī būs, tagad es tūlīt sagatavoju, kur jau samalto kafijas iebēršu. Aptuveni tā kā svariņi mums, diemžēl, šobrīd šitien nestrādās, tad es pēc vizuālā es aptuveni zinu, cik ir 18 līdz 22 grami. Tad izmantojot kur šo kārbiņu, tad aizgāja. Tad bēram iekšā šeit. Es tev uz sārtu mums sadedzināšu tūlīt. Ragans. Degad ragans, degad. Tagad, rekur, tad te iebaram kafiju. Un tagad paņemam nedaudz un aplējam. Aplējam, bet uztaisam tādu nelielu putriņu iekšā. Tur mums var noderēt arī šobrīd dabas līdzekļi. Vienkārši paņemam zariņu, bišķiņu apmaisam, lai ūdens tiek pie visiem biezumiem. Un pagaidām, rekur, vēl 20 sekundes, aptuveni 10 jau tur bija. Pusminūti jāpagaida. Pusminūti bišķiņ, lai viņi atdzīvojās, lai viņi aktivizējās. Un tad mēs lejam tālāk kafiju. Jā, un tad mēs lejam līdz augšai. Tas Murphy likums, kā saka, tie tur, kur tu esi, tur ir dūmi. Es šito nesaprotu, bet Murphy likums tas bija, jā? Nē, bet tad pusminūti pagājis, un tad tagad mierīgi bišķiņ pieturot, protams, lai mums viss šitas brīnums neapgāžās. Jā. Pielējam atlikušo. Pielējam. Bez spiešanas viņš nemaz netek cauri. Jā, viņš te netek, tāpēc viņš šitā tā. Tagad paņemam atkal, kur paliek tas zariņš mazais. Nolauzīšu, lai nav zemēm. Tas ir tas īstais zariņš. Tad jā, vēl pusminūti pagaidam. Atkal pusminūti. Pusminūti, jā, lai viņi tagad atkal nedaudz atdzīvojās. Ar visu ūdenā, kā saka, sadraudzējās. Tā viņi bišķiņa pastāv ievalkās, kā saka. Jā. Atkal bišķiņu apmaisam. Pavisam nedaudz. Mēs netaisam to tornādo, zin tādu karot ritīgo. Viss, un tagad tad liekam virsū, te ir filtrs, viņi parasti vēl saslapina, lai viņš labāk turās vietā, lai viņš, neizkrīt ārā, rekur. Mazliet prasam prātīgi, jo viņš karsts ūdens tomēr. Tagad liekam šito virsū. Un pagriežam, lai viņš, nofiksējam, respektīvi. Un cik te šitāds te maksā? Ja nemaldos, līdz 40 eiro bija. Ja, tur ir... Ko, tik dārgi pa plasmasu krūzī? Bet, toties to kafiju, ko mēs dabūnam, ļoti laba pieredze. Un patiesībā, ja mēs skatāmies vispār kopumā uz nozares visiem šitiem pričandālīšiem, tad šitas padārgi, ja? Nē, šitas ir ļoti... šitas ļoti pieejams un, teiksim tā, pret to, ko dabū pretī, ļoti labi. Un tagad, principā, es lēnām spiežu lejā. Un mums jau lejā tek forši kafiju pila. Tur var vēl bišķi pastīties. Viņa, ko pila iekšā šitā te tagad spiežot. Super. Tūlīt garšosim, kas mums tur ir sanācis. Šito nedaudz apgrūtina mīkstā zeme, protams. Bet, es domāju, tas tai kafijai iedod vēl papildus vērtību, kad tas viss svaigā gaisā dūmos.
Šito mēs liksim, zin kā, liksim uz muzonu virsavais, tad tāpēc paņem šī. Tā, te ir finito. Tad visi biezumi tur. Nu, un tā ir tas, var paostīt, pastīties, kas tur ir sanācis. Nu, smuki, kā jau kafija, ne? Iešrināt, jā. Kā jau kafija. Tā ir tā fīča, ka parasti tas pirmais, ka paost, pasmaržo, kas un kā. Tā kā šeit ir grauzdējums un klasiskā Brazīlija plus Kolumbija. Jā. Tad tādas izteiktas auglīgas. Šeit mēs nemeklēsim smaržas, jā. Kas varētu būt, kas būs taika, jā, kafijai. Bet tās ir tās, jā, tā tad, nu, atkal es saku, reģions un grauzdēšanas process, viņi ir vieglāk grauzdēti. Un tad ar gaisu cenšamies tā kā zupu strept, pirmkārt, lai neaplaucētos. Tagad viņi arī būs bišķi padzesus jau. Un tad ar gaisu ierot un pagaršot, sagaršot, kas tad mums tur ir. Es teiktu, tā kā uz paciņas rakstīts, viņi noteikti pamodina. Ir tas klasiskais rūgtums, štengrums. Es domāju, ka šitā ir ļoti labi droši. Es paprēt. Bet nopietni cita tēma. Štengrēs, jā. Un kas ir labākā fīča tagad? Labi, šitas ir viens, kas... Es kaut ko, kāpēc man mājās tā nesanāca, man nebija tik, bet viņi tāda žoska, man ne? Nu tāda, kā saka, tāda riktīgi stingri, jā. Labākais, kur ir tas tēt, kur mēs atskrūvējam šito te. Te ir tas filtriņš. Šito mēs noliekam lejā un skatāmies, kas pa tabletīti iznāk ārā. Viss principā, kur visi biezumi mums ir vidū. Biezums mēs varam tā kā tāds dabīgi, mēs viņus varam atstāt šitam, kā viņi sauc. Putniem ļoti garšo. Kafiju. Jā, dzērvēm ļoti izteikti garšo kafiju no rītiem. Nē, viņš jau ir dabīgs mēslojums. Un tur nekas slikts tiešām nebūs, tā kā... Nē, kafija būtu beidz no dabas audzes, kāpēc, lai tur būtu. Šito mēs pēc tam izmetīsim. Tagad mēs liekam uzvāram ūdeni un tu parādīsi, kā tu to... Jā, un to otru, jā. Tagad varam okidok. Nu, vecīt, tu nopietni. Tā ir... Es tad saprotu, kāpēc viņi maksā tik dārgi. Tas ir, saku, un tā iedomājas, tas ir, nu, tagad, kas samalta, jā. Kas noteikti, ka viņa ar ūdenā sadraudzēs. Tur ir, nu, un tāpēc šitas ir viens no pagatavošanas veidiem, tas aeropresīt, jā. Vēl ir, protams, filtrs, nu, Chemex, kas ir bez spiediena, jo šeit mēs bišķiņi radām mākslīgi spiedienu ar šito. Jā. Un viņš bišķiņi palīdz vairāk izcelt tās, nu, nianses viss. Bet... Kur te mēs paņemsim un svārās, paliksim atkal, lai bišķi padziest, ne? Es domāju, jā, atkārtosim visu to pašu procesu, un tad es domāju, tagad nākamais kadrs jau ir tad, kad mēs viņu testējam. Nu, nometi desu zemē. Desu nokrīt. Nu, pagaršojam? Jā, tu tikko jau iestrēbi kāds ir? Nu, es saku, es esmu pieredzējis. Bet viņai ir spēcīga skaitās, nu, kad viņai jābūt arī baigam, jeb nē, viņa vienkārši garšīga ir. Viņa ir garšīga, viņa būs stiprāka nekā no filtra garšas ziņā. Jo, nu, tur ir tomēr, es saku, tā kā tas bišķiņ iedarbojas spiediens. Nu tā, meža dieviet Diāna. Mēs mājās nenesīsim šitās desas 3. Mēs viņus atstāsim meža dzīvniekam kādam smuku, lai reku desiņus uzēd, jā? Dzīvnieciņi vai putniņi vai kas, bobers. Bobers, ja te peld, lai boberam ir desiņas, jā? Kafiju gan mēs neatstāsim. Jā, kafiju gan mēs neatstāsim, bet tu dzirdēji mežmāt? Pa šito mums... 3 ragi, kā 3 ragi? 3 desiņas, 3 ragi. Kāda brīkšņa? Ir? O, mums ir pirmais gan pērnā gada, bet 1 desiņu mēs esam atpelnījuši. Kur 1 desiņa ir. Nu, un par tādām
3 desiņām mums tikai šitādi iedeva, diemžēl. Bet tur atzīts ir atzīts. Atzīts ir atzīts. Pagājušā gada. Tas nozīmē to, ka te nav gadu, ka neviens gājis un tūlīt mēs te patās. Vēlāk mūsu. Protams, pāj to kanāliņu pasties brālīt, tūlīt tur būs pāri.